Nu, ko cilvēki šodien ceļošanas video mēs izdomājam, kur atceļot uz akmeņu dzirām, paskatieties, cik skaisti un fantastiski pilsētiņi. Reāli te tik zaļš, viss kaut kas, paskaties, mājas ir, visāds interesants lietas te notiek. Bet, es ko pietur ir. Nu, ko cilvēki, esam šeit. Sapratām to, ka vajag ņemt un braukt. Iemesli vairāk, kāpēc mēs brauksim tomēr uz šo pilsētiņu slepeno, aizdomīgo. Ir tāpēc, kā mēs gribam zināt, kā tur ir dzīve, kas tur notiekās. Kāpēc tev tas mikrofons? Tu ķipa podcast filmē? Nu, pēc teorijas var teikt, jā, šis ir mūsu sneak peek podkastam, cilvēki sveicināti. Kā viņš sauksies? Braucam. Ielās. Ielās, ok. Cev nolikot šo ielu podcasts. Šajā ielā tur mēs filmējām Spoku pilsētas video. Tagad tur ir kaut kāda rūpnīca jau un viss ir izjaukts, tā strojcena vairs nepastāv. Kas ir bēdīgi. Es apstājos paskatīties, kā sanāca nofilmēt, skatieties šito. Čuvaks kaifā brauc. Tur ir ezers, tūlīt būsim klāt pie ezera. Oi. Tur pa daudz cilvēku jāiet atpakaļ. Nu, ko cilvēki, mēs esam atbraukuši visgrūtākajā posmā šajā ceļojumā. Nu jābrauc, tur ir. Domā, varbūt tu gribi tur braukt? Nu, redzot, kas tur brauc ārā, negribas galīgi. Nu labi. Nu, būs mums jābrauc visticamāk tur. Jā. Nav pirmā reize, kad tur ir braukts. Cerams, ka būs miers ceļā un maz mašīnas brauks, bet neizskatās godīgi sakot. Šis vispār gāzē kā slimais. Nu, ko braucam? Šis ir viens tāls ceļš, iekās. Tāls. Kilometru ziņā nav ne jausmas cik. 10 vismaz, ja ne pat 15. Kur vēl viens ar rīteņu brauc. Tikai mums nav rīteņi, mums ir elektroničeski graded pen. Kaspars tur aiz muguras brauc, nevar sadzīt. Oh my god, paskatieties, amazing! Good! Cilvēki ir problēmas milzīgas. Redziet, tur augšā. Jā. Tā ir milzīga problēma. Tas nozīmē, ka vajag pielietot spējas no krēmiem. Nu tā dedzina kaklu, nav normāli. Kā tas jādara šādi? Bah. Tad jūs smērējiet. Kur tev kaut kas balts uz kakla bija tikko? Smērējiet, kaifojiet un priecājieties. Pīpiķi! Tie ir pīpiķi! Tur mēs pašlaik atrodamies. Jā. Tas ir lūk šeit. Mēs esam šeit. Jā? Nē. Tas ir, kur sāk. Mēs esam lūk šeit, redziet? Jā. Re, kur.
Un, mēs rekur braucām, rekur būšanieki, rekur ezeriņš, rekur šis ezers, kur mēs bijām, pabraucām garām, un tad mēs braucām bum, 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 un šeit, ja? Jā. Un tad mēs tagad atrodamies šeit. Mums jābrauc bum, 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 oh my god, kas pa gabalu. Un te? Jā. Nu jā. Tālūk. Jā. Laiks, ziniet ko? Uzēst kaut ko. Nu ko nu vajag, nu ko tu uzreiz ļečī man, nu? Nē. Nu jā, nu. Kas? Karoče īsumā. Viss sačakarējās, rekordings sačakarējās, bet tur kukainis bija pirms tam, es gribēju nofilmēt, viņš pazuda. Jā, un tad es apēdu pīrādziņu 3 stūrainu ar gaļu. Cilvēki, viņš ir bijis, redziet, Francijā pasaules čempionātā regbijā. Jā. Kādas sajūtas ir? Superīgs, ja godīgi bija forši reāli būt regbija komandā. Kurš uzvarēja toreiz? Man kaut kā galvā nav atmiņā šajā brīdī, tāpēc, ka daudz kas prātā tagad ir vienkārši, bet uzvarēja tiešām labākie tajā gadā. Jā, nu, skaidrs. Baļin, baigi aizšķir, un es nevaru neko izdarīt. Cilvēki, turpināsim ceļu tur. Maucam. Nu, поехали! Это классика на первом! Karoči, atgadījums bija tāds, izgājām no Maksimas, tur čuvaks, nu tāds ar dīvainībām, iznāk ārā un pats ar sevi runā, un viņš saka, eto. Viņš iznāca ārā, teica, itāk. Jā, viņš teica, itāk. Это классика на первом! A cik tālu vēl ir? 1 kilometrs, ok. Ko tas ir, ja? Braucam. Iebraucam pilsētā. Jā. Oficiāli tagad. Jā. Akmeņdzīres ir šeit. Es domāju, mēs atbraucām uz Pieturu. Nu, ko cilvēki, esam lielākajā muzejā šajā pilsētā. Kāpēc muzejā? Tāpēc, ka šī tāds pieturs vairs nav pat. Nu, bieži tu neredzēsi tāds pieturs. Tu zināji, ka Pitbull koncertu atcēla? Tu negribi bīpot šito video? Nē, nevajag. Man reāli paskatīsimies, ar ko nodarbojās akmeņdzirās jaunieši un cilvēki. Tātad visa veida malka. Mums nemaksāja kas par šito, bet mēs izdarām respektu, jo viņi mums pieņemšai. Demontāža, reku. Jā. Kas tur prodajotся gara? Gara akmeņdziras. 10. Kas ir gara akmeņdziras? Kas ir gara? Viens stāv māja ar čerdaku. Kas tas ir, nezinu, piečnoja kaut kas tur. 17,000! Viens stāv māja. Krāšņu rožam, peoniju kaut kas tur, nezinu, stādīšanas. Redziet, cik te bieži brauc autobus? Nu jā, laikam nav baigi bieži. Transporta pakalpojumi. Pasaka, kā tur strādā cilvēki. Strādā cilvēki ar ekskavatoriem. Pie žogu uzstādīša, paskatās. Pērku vasarnīcu. Nē, tur ir pērku vasarnīcu un būvdarbi no A līdz Z. Zirgu mēslojums dārzā. Skati, pasies ir reklama. Ceļam, baram, vedam. Nu jā, dzīvo te cilvēki. Pirts noma. Nē, man dundurs koš kājā. Nu cilvēki šeit dzīvo, mājas nodošana eksploatācijā. Šitas brātiņš. Toma ir pazudis. Šis jau latviski ir. Jā, ok. Nu, ko es varu pateikt? Šeit dzīvība. Civilizācija, plaukst un zeļ.
Nu, ja godīgi, jā, nu, pirms kāds kaut ko runā, nenolāmā šo vietu. Galīgi nenolāmā. Godīgi tā arī ir domāts, te notiek lietas. Nu. Šī ir tāda maza mini pilsētiņa, kur, ja godīgi būtu, protams, ja tu esi bagačs, te būtu kaivs dzīvot, ja tev nav problēma tikt braukt ar mašīnām 100 km, jo tev benzīns tek kabatā pa krānu. Pieturpunkts ir sasniegts, es domāju, mēs varam bišķi tālāk iebraukt, paskatīties, kas tur notiek. Jā, un plusā vajag kārtīgi paēst. Nu, te braukt iekšā gan jau nevajadzētu. Sveicināti. Es laikam to pirms tam teicu, un es atkārtošu vēlreiz. Bombiš te nedzīvo. Nu, man liekas, tev skaļāk bišķi jārunā. Bombi te nedzīvo. Reku pirms šī tāda māja. Žēl, kad nedrīkst rādīt mājas. Bet es jau rādu, rekur! Ne, ieiet iekšā pie viņiem ciemos patīk, drīkst iefilmēt. Jā, droši. Ne, ja jautā, varbūt kāds ielaidīs. Jā, šis ir sen aizmirsts. Jā. Jā, bēdīgi. Mašīna aizgāja bojā. Mašīnas atstāt malā. Nu jā, pēc šašlikiem. Cilvēki izbauda, kaifo, priecājas, svin. Lai gan vēl ir ceturtdiena, bet svinēt var jebkad. Esam nonākuši pilsētas skvērā. Nākamā pieturā! Te biežāk brauc auto. Nu, te ir viss tas pats, es domāju, mums ir citur jābrauc. Mēs reāli esam galā. Jā, cilvēki. Tā pietura bija tur aiz šitiem krūmiem. Jā, skatieties, nav super gigantiska vietiņa. Mierīga vietiņa. Mēs tiešām esam pašā galā. Man liekas, mēs varam aizbraukt te un apbraukt te un skatīties, vai te drīkst braukt. Bet problēma tāda, braucot pa visu pašu pilsētu, visas tās mazās ieliņas bija ar žogiem. Līdz ar to mēs tagad nevaram apskatīt pašu esenci, bet tā kā negribās arī paņemt un atbraukt tedeļ vienu taisnu ceļu un tad braukt apā. Tu galīgi te dundur tik daudz. Paga, mēs neatbraucām tikai tāpēc. Cilvēki, kas ir no Akmeņu zirām, ierakstiet komentāros kaut ko. Jā, pasakiet, ko mums šeit darīt nākamreiz, mēs varam atbraukt vēlreiz šeit. Mierīgi. Vai šeit ir kāds apskates objekts, varbūt kāds muzejs? Kāds plāns tad tagad? Es nezinu, ja godīgi. Meklēt vietu, kur var paēst. Ok, mieras laikam. Redziet, pilns ar dunduriem lidinās te apkārt. Kāpēc tā ir? Kad atbrauc tevi? Te nav mieras vispār. Mēs gribējām atbraukt kaut kur te paēst, bet te nav reāli. Te visur pilns ar dunduriem. Ok, tagad bišķi mierīgāk. Kas ir mierīgāk? Jo es gribēju tur uz tiem celmiem pasēdēt un ēst. Kā man iekodi jau. Šī skaistā pilsēta. Bet esam atnākuši ēst. Laiks mieloties, kaifot, priecāties. Paskatieties šito, tas krēsls, tas salūzīs. Tāpēc jau ir, ka jaunmodīgā pietura uzcelt. Dezinficējam rokas. Te miskais ir vispār. Kaut kur gan jau ir. Ideāli. Šito daudz tērēt nevar, jo jātaupa dirsai. Kas tas šis mums ir? Bišķi uzsildīt vajag. Čoks autobusu aizgāja gaidīt. Es nezinu, ka pēc 5 stundām būs. Varbūt tā ir pulcēšanās vieta šeit. Varbūt, jā. Varbūt viņi tā kopīgumu atrod. Pasaka, kā šis ceptais.
Tā kā šašliks. Jā? Reāli tā dūmainā garša, tā kā šašlika. Kas var būt labāks par šo? Paskaties. Brīvā dabā ēst. Ventspils liepene. Amazing. Kas nu pa brīnumiem? Tur tas čuvaks. Es šokā. Tur tas čuvaks pieturā. Bet tas čuvaks aizbrauc prom. Kas vispār tikko izskaidro, kas tikko? Tātad tu man gribi teikt. Jūs man gribat teikt to, ka reāli viņš atbrauc, lai redzētu, kā Mikriņš uztais 360 un aizbrauc prom? Jā, tas ir lielākais notikums šeit. Man nav komentāru. Oh my God. Tur iet cilvēki. Viņu šito Mikriņu gribēja. Nepatspēja. Teikt viņam. Nē. Ai, Jā, cilvēkiem bēdas būs, bet ziniet, ko es pateikšu? Arī man ir dzīvē bēdas pa pilno bijušas, lai pabēdājās. Es reāli ēdīšu pastēt maizes. Redzies, ka šitas speciāli tieši noplīs man skatās. Nu, un šito mutē vajag. Skatās. Nu, blīn. Tur cilvēks sasēdās pieturā, viņi laikam nezina, ka Mikriņš jau prom sen. Nezinu, kā Mikriņš jau aizbrauc. Nu ko? Nu, paņem priekš video vēl iemērci mutē, nu. O, jā. Izskatījās ideāli. Es tev tā labāku ēdienu es neesmu ēdis dzīvē nekad, kā tagad tieši šito. Es sapratu. Mēs reāli dzīvojam tā, kā šeit dzīvo. Jā. Sanāk, 3 pulcēšanās vietas ir tur, šeit, un tā pietur. un tad tā pirmā pietura tur. Jā, pasies, mēs tieši laikā, kad te reāli viss nāk svinēt pieturās. Nu jā, nu. Respekt akmiņģirniešiem. Jūs Tieši esat tā. respektabli. Jums pat nekas nav, un jūs tāpat sviniet un uzdzīvojat. Все нормально. Mēs iebraucām vienā ieliņā. Man šķiet, tā ir vienīgā iela šajā, nezinu, ciematā laikam šis saucās. Jā, tur varēja nogriezties laikam vienīgā vietā, un tad mēs tagad te braucam. Paskatīsimies, kur šis mūs aizvedīs. Jo te nekāds žoks nebija. Mums te kaut kas interesants. Protams, kā privāti īpašums. Protams. Sargos Irksis. Un tur ir Te uzbrukums ir vodkas. privātais īpašums.
tur tālāk. Kāds šo meža placi ir nopircis saviem spēkiem, un doties mēs tur reāli nevaram. Nu, laiks laikam braukt prom tad. Inspekcijai, cik mēs nobraucam? Mēs nobraucam tikai 18 kilometrus. Kāpēc es saku, ka mēs nobraucam 30? Tikai 18 kilometri. Nu, rēķiniet, mums vēl atpakaļ tas ceļš jābrauc. Jā. Bet jāskatās tā. Nav nemaz tik slikti. Nu, nav bad. Mūsu piedzīvojums ir beidzies. Akmeņu dzīres mūs sagaidīja. Paskatījāmies. Super. Kāds tavs verdikts? Tev patika beigās? Nu, tā kā... Ļoti superīgi, jo šis brauciens bija tas svarīgākais. Ļoti zaļa pilsēta, mierīga. Bet pats galvenais, tu būtu gatavs te dzīvot? Jā. Ar prieku un smaidu. Nolaikoju šo video un tiekamies nākamajā reizē. Akmeņu dzīrām jāsaka uz redzēšanos.